Jānis Joņevs, sagaidām. Give me all your love, all your hugs and kisses too. Give me all your love, don't let me till we through. Jānis Joņevs, dāmas un kungi. Jāni. Uzrakstījis grāmatu Jelgava 94. Pēkšņi tu sāc rakstīt lugas. Gribās prasīt, kas tev notika? Nu, viena luga jau pagaidām tikai ir. Jā, bet, zini, kā cilvēki arī aiziet uz bāru, viņi jau nesāk dzert 20 aliņus. Viņi sāk vienu. Un tād jau. Nu, kā tas notika? Tas notika bārā vispār. Nu, loģiski. Bet tas sākās bārā, jo režisors Mārcis Lācis mani uzaicināja uz bāru un vārds pa vārdam. Viņš izstāstīja man savu vīziju, kas bija apmēram tāda, ka mēs varētu uztaisīt izrādi, kur ir tāda bārdaiņu diktatūra. Un tad ir arī viņiem... Nu, jau labu laiku bijāt sēdējuši, ja? Tas nebija tā, ka pie kafijas pirmās, ja? Nē, tas pie pirmās nebija. Un tad viņam bārdaiņu diktatūra, un tad būs arī viņiem ir tāds dēmons, ko sauc Melnais bārdzinis. Un tad kādu brīdi, un tad vajadzētu tādu epizodu, kā viens pakarās bārdā. Un viņš teica, tad uzraksti to vienkārši. Un es teicu, jā, interesanti. Labi, un apmēram to es arī vienkārši pierakstīju. Tur tā mazliet izvērsu, varbūt kaut kā garāk. Bet tātad, Mārcim bija tāda ideja, ja, un tad tu ķeries klāt. Bet kā tas ir, ka tev iebraukt svešā pasaulē un sākt ar viņu grābāties? Nu, tas bija tāds kāpiens mazliet kaut kur nesaprašanā. Tad es sapratu, ka es neesmu šeit galvenais. Tas bija tāda pirmā atklāsme. Tas bija forši, ka tu saprati, vai tā bija tāda, es neesmu galvenais, rakstu, ko gribu. Vai arī, es te neesmu galvenais. Nē, tas noņem tādu atbildību drusku. Pirmais variants. Bet tur arī, protams, kaut kādas negatīvās blaknes, jo es tur vēl pāris reizes gribēju visu pārrakstīt, bet tad Mācis vienā brīdī teica, ka visi aktieri jau iemācījās, kā ir. Un tad man nācās mest mieru. Jā. Bet tātad stāsts ir par ko? Stāsts ir par tādu organizāciju, ja, kas ir izveidojusies, viņiem ir savs šefs, ja, un viņi mēģina, kas ir viņa plāns, lai mēs vienkārši zinām. Nē, tur pašos pamatos tas droši vien ir. Kaut gan tur arī izrādas tās lipināšanas gaitā, es sapratu, ka Mārcim ir arī tāda drusku cita vīzija par to nekā man. Nu, kaut kā mēs līdz galam to izdarījām, bet man šķiet, ka mēs katrs mazliet citādāk to saprotam. Bet tagad tā, ka viņa nav, es varu stāstīt to sevējo. Nu kā pa īstam vajadzēja būt, var jā. Tas, ka Mārcis tur sačakrējas, tas skaidrs. Tas režisora darbs, iedot viņam normālu materiālu. Par to, ka vīriešiem kļūst garlaicīgi tādā sakārtotā pasaulē, un tad viņi izdomā paši savu kaut kādas noteikumus, ko pārkāpt un kaut kādas ienaidniekus. Nu, tad, lūk, šie ir izaudzējuši bārdus. Un tad viņi savā starpā sacenšas, tur ir tādi karojoši klani pēc krāsām, un mūsējais ir tieši tas melno bārdu klans, kas ir... Tas ir visspēcīgākais, ja? Nu, viss tāds agresīvākais, teiksim, jā. Un tad viņi tur karo ar citiem. Ar citu bāržiem. Jā, bet visvairāk viņi baidās vai kāds, ja parādās arī tāds ļauns personāžs kā bārdu viltotājs, kurš tās vārdus var pārkrāsot, tad viņi no tā ļoti baidās, vai kāds nav vienkārši krāsots. Īstenībā viņš varbūt ir ruds, bet nokrāsojies melns. Kretīns! Jā, pret to arī cīnās šie varoņi. Tas ir pats ļaunākais, ja, viņu tur tajā pasaulē. Jā, tad jau viņš nevar justies drošs, viņš domā, ka viņš sēž kopā ar normālu melnbārdi, bet tas izrādās ir kaut kāds tur dzeltens. Dzeltenbārdis vai dišskabārdis? Arī dišskabārdis arī parādās izrādējām. Laikam tā nebija ļoti oriģināla ideja, ja viņi tik ātri... Ja jau man ienāca prātā!
Mēs tā nebija domājuši. Nē, nu mētājamies ar komplimentiem, kā saka, mētājamies. Tas notika ļoti ātri, tāpēc es... Jā, mums ir tāds neliels video, kur mēs slepus ielavījāmies melno bārdu šajā sapulcē un ar slēpto kameru nofilmējām. Mēs varam arī parādīt lūdzu video. Melno bārdu klana sanāksme sākās tagad. Melnos bārdus! Šodien es sasaucu sapulci, lai jums atklātu, ka patiesībā es neesmu pats galvenais. Jā, jūs domājat, ka es esmu pats galvenais, bet patiesībā ir vēl kāds galvenāks par mani. Jūs taču nevarat saukties par pašu galveno, ja ir vēl kāds galvenāks, tad jums vajadzētu saukties par kaut kad... Es varu. Tātad. Vēl galvenāks par mani, pats galvenais melno, autentisko bārdu klanā ir Linkolns. Nē, bet viņš ir miris. Un ir kāds galvenāks par viņu. Fidels Castro. Arī viņš vairs nav baigi jaudīgais, tāpēc ir vēl kāds galvenāks par viņu, pats galvenais. Kims Čenuns. Bet arī Kims Čenuns nav pats galvenais. Pats galvenais. Putins. Jā, bet arī viņam ir vēl kāds galvenāks par viņu. Un tas pats galvenākais, viss galvenākais šodien atnāks pie mums. Viņš tūliņ būs šeit. Yeah.